Šis ir otrais zvans. Es esmu Reinis Pozņaks, un es esmu piecēlies no dīvāna, jo dzīve man piespieda kļūt sabiedriski aktīvam. Mans vārds ir Juris Garjāns, audiogrāmatu un podcastu producents un zemessargs. Skan otrais zvans. Raidījums tiem, kuri nebēgs. Esam atpakaļ, atkal studijā, un šoreiz atkal ar viesi. Mums studijā ir Mārtiņš Melnis. Sveiks, Mārtiņ! Sveiki! Mārtiņš Melnis ir darbības nepārtrauktības un krīzes vadības eksperts. Jā, es paklausījos ar Vitāliju Raksteņu to sarunu jums bija, un tad tu biji teicis, ka eksperts tev nepatīk, tad Vitālija tu nosauc savādāk, tā kā droši arī man var saukt savādāk, bet strādāju 11 gadus jau drošības nozarē, un teiksim, pēdējos kādus 7 aktīvāk ir tieši viss par darbības nepārtrauktību. Es strādāju dažādās starptautiskās kompānijās, valsts iestādēs un patreiz arī strādāju un attīstos ar komandu patvērtņu jautājumu risinājumos. Un šis varētu būt viens no jautājumiem, kāpēc šodien esmu šeit. Arī piedalos tagad jau publiskajos šos semināros, braucam uz pašvaldībām, stāstam tādus praktiskus piemērus un cenšamies atbildēt praktiski, kāda te ir tā reālā situācija. Man patīk, ka viens no mūsu kolēģiem saka, ka ar ko mēs atšķiramies no atnākot valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta darbiniekiem stāstot, mums nav ierobežotas iespējas, un mēs drīkstam teikt jebko, un mēs pateiksim, ka ir slikti. Bet tas tāpatās, kā mēs savā raidījumā. un tad mēs varam darīt to vai šo, un arī es esmu dzirdējis par tām visām bēgšanām un vēl kaut ko. Tas nebūs tik vienkārši, un mēs esam tik, cik esam, un visi būs vajadzīgi šeit. Un nav arī jau baigi, kur aizmukt. Mums ir viens koridors, kurš visdrīzāk pirmajās minūtēs tiks aktīvi iesaistīts tajā visā darbībā. Tā kā, jā. Jā, tas ir tas, kur es pamanīju vārdu Mārtiņš Melnis. Nolasīšu īsumā, tad 2026. gada 27. aprīlī 2018. Babītas kultūra izglītības centrā praktiskās apmācības iedzīvotājiem valsts apdraudējuma gadījumā. Un tur ir 3 daļas, 3 runātāji, un pirmajā daļā ir Mārtiņš Melnis un runā par bunkuru izveidi un to pielāgošanu mājas apstākļiem, rīcība daudz dzīvokļu ēku iedzīvotājiem, drošības nodrošināšana, bunkuru apgāde, rīcība apdraudējuma apstākļos. Atcīmot ļoti konkrēta un šaura tēma, mēs droši vien izlaidīsim visas tās vēl 101 lietu, pa kurām tu droši vien varētu pastāstīt par visādiem drošības aspektiem, bet mēs ar Reini nevienreiz esam runājuši, un es palūkšu Reini vēlreiz atkārtot Izraēlas koncepciju vai piemēru par patvērtnēm. Jā, es visu laiku drusku nervozi skatos mūsu ziņas un kā es saku, pašvaldības pamatā politiķa aktīvā darbība ar patvērtņu ierīkošanu, kur man šķiet, tā pieeja tomēr ir, Excel pieeja, ka mums vajag X skaitam cilvēku nodrošināt tur patvērtni, tad mēs atrodam kaut kādu telpu kaut kur, kaut kā viņu pielāgojam, nosaucam par patvērtni. Un uzskatām, ka mēs esam visu izdarījuši, bet ir diezgan skaidrs, un tas ir Izraēlas piemērs, ka viņi arī ir gājuši visam tam pašam cauri, ka visiem vajag patvērtnes, bet ļoti ātri saprot, ka līdz patvērtnēm arī ir jānokļūst. Un faktiski sevišķi arī mūsu gadījumā tas laiks, ko to izdarīt, būs ārkārtīgi ierobežots. Ņemot vērā sevišķi to dronu karu apstākļus. Arī dronu karu, arī par raķetēm vispār nerunājot, kur tas lidojuma laiks ir minūtes, dažas. Bet, un faktiski līdz kam nonāca Izraēla, ko viņi dara, ir tas drošo telpu koncepts, kur faktiski tā ideja ir tāda, ka katrā ēkā, labi, šobrīd viņiem ir obligāta prasība, izbūvēt šīs telpas, bet principā katrā ēkā ir kāda telpa, kas ir drošāka. Viņa, protams, nepasargāja tev raķeti tieši trāp viņā, bet ja blakus, tad pasargā gan. Un, protams, šobrīd viņiem ir likumdošanā tas noteikts, ka, projektējot tas ir jāparedz, protams, ir cilvēki, kas saka, ka šādi risinājumi sadārdzina nekustamos īpašumus. Arī Izrēlā bija tādi paši argumenti, bet de facto sadārdzina par 2%. Tas ir viņu tas pētījums, jo tā drošā telpa būtībā ir drusku biezākas betona sienas, metāla slēģi, logiem un durvīm, ka tu vari noilzēt. Bet viņiem arī tehnoloģijas, kā pielāgot esošās ēkās, vecās ēkās. Viņiem tur ir ar kompozītu materiāliem tādi speciāli paneļi, ko viņas izbūvē, un tas viss ir darāms, un manuprāt, tas ir tas ceļš, kas mums ir jāiet, nevis jāgāž milzu nauda
būvējot, nedod Dievs, ja, kaut kādas patvērnes. Izraēla ir patvērnes, bet viņas ir dabīgās vietās, piemēram, metro stacija pazemē, ja, vai tur, kur jau tā dabīgi ir kaut kādas pazemes telpas, tur tās patvērnes rīko, bet mēs joprojām skandinam to patvērtņu klasisko padomju mantru un neizskatās, ka taisamies no tā atkāpties. Šeit ir Mārtiņš, un viņš varbūt mūs var iepriecināt, ka varbūt mums ir varianti tomēr šai ziņā. Ko Reinis pateica nepareizi, un vai ir kaut kā savādāk, vai mums ir? Reinis visu pateica pareizi, un ja mēs tā salīdzinamies pa valstīm vispār, tad, top valstis vispār pasaulē, un, mēs skatāmies, tad Šveice ir līderi patvērtņu skaitu ziņā, bet viņiem arī, teiksim, tā ir stingrākās prasības. Viņi gadiem to ir būvējuši, viņi piekopja, un tā ir viņu pieeja šādā veidā. Pēc tam patiesībā... Viņiem ir priekšrocības, viņiem ir akmens kalni, kuros diezgan viegli izrakt caurumu un gatavs. Jā. Un viens no šiem, nākošais patiesībā, kas bija interesanti, visiem liekas, mēs stāstam, ka Somija, bet otri ir Zviedri, pārklājuma ziņā, un trešie ir Somi. Un mūsu patvērtņu risinājumi tiek būvēti skatoties no Somijas principiem. LBN, šis jaunais, kur par 1. un 2. kategoriju mēs runājam patvērtnēm, un es gribētu varbūt uzreiz arī klausītājiem pateikt, un mēs parasti arī ar kolēģiem cenšamies iejaukties, nevajag runāt, kad pagrabstāvs daudz dzīvokļu mājā ir patvērtne. Tas ir pagrabs, kur paslēpties uz kaut kādu noteiktu laiku, un patiesībā pat mūsu normatīvs nav pateicis, uz cik tad mums vajag. Realitātē sanāk tā, ka, ja ir apdraudējums, mēs ieskrienam, paslēpjamies, apdraudējums beidzās, mēs dodamies projām. Stundām, teiksim. Ja Ukrainai pasaka, Ukrainai ir saucamās tās vienkāršākās patvērtnes, viņiem pasaka, jums līdz 4 stundām. Un tad tu arī zini kaut kādas investīcijas patiesībā plānot, cik tur vajadzēs ventilāciju, cik vajadzēs cilvēkiem tātad kaut kādu ūdeni, pārtiku. Mums ir aptuveni, viņas nav domāts uzturēties, bet jums tomēr ir jāparedz šis un tas, un tad beigās tur tāda diezgan liela spēle ir, cik katram būs nauda un cik katram būs izpratne, jo vēl joprojām projektēšanas kā tādi nosacījumi Latvijā nav. Ir civilās patvērtnes plānotas pēc civilajiem standartiem, un ir militārās patvērtnes. Tie ir pilnīgi citi risinājumi un apdraudējumi riski, tā skaitā aprēķiniem, ka tiešie sprādzieni ar raķetēm notiek un tā tālāk. Par civilajiem patvērtnēm mēs nerunājam šādus jautājumus, bet to, ko Reinis minēja par Izraelu, Izraela ir gājusi pilnīgi savādāku ceļu, tādu no otras puses. Es teiktu arī, kad skatījās uz mērķi, kad maksimāli tuvu tam iedzīvotājiem un pēc iespējas ātrāk, un patiešām ir šie safe roomi, jeb drošās istabas, un viņiem tur gradējās tur ar definīcijām tur mamma un visādas abrīvatūras tiek izmantotas. Principā, jebkurā dzīvoklī vai privātmājā viņi izbūvē sev tādu nelielu istabu, man liekas, bija 9 kvadrātmetri minimālā platība, un viņi uzreiz uzliek tātad sprādzienu izturīgās durvis, ventilācijas sistēma, ja vajadzīga elektrība, tātad noģenerēs, un tas ir arī viss, un tajā brīdī, kad ir kāds trieciena draudi, viņi ieskrien iekšā un uzturās tur. Bet es tikai piebildīšu, ka tā telpa ir ikdienā izmantojama. Tā nav atsevišķa telpa, tā varbūt, guļamistaba vai izvēlēs jebkuru dzīvokļu. Labi, viņas atkal jaunajos projektos jau tiek projektētas, bet būtībā tas nav telpas zaudējums. Tā ir ikdienā lietojama dzīvojamā telpa ar dažiem uzlabojumiem. Jo mums ir partneri, Somijā bāzēta kompānija, ar ko mēs sadarbojamies. Tas nāk no starptautiskajām pieredzēm. Un tas interesantākais ir, ka šī Somijā bāzētā kompānijā strādā Ukrainas, Soms un Izraels. Un es vienkārši runājot par tām Izraels lietām, mums ir bijuši pat mītiņi, sazvanamies par risinājumiem. Reāli tas kolēģis saka, man sākās trauksme, es aiziešu uz šo drošo istabu. Viņš paņem datoru, aiziet uz drošo istabu, viņš turpina sarunāties. Un viss notiek. Un viņiem tā, lai arī cik muļķīgi tas izklausās, viņiem tā ir ikdiena, un šajā karstajā laikā vēl aktīvāka ikdiena, bet viņi kopš sākta gala tiek apmācīti par to, ka tev ir šie ienaidnieki apkārt un blakus, un tev jārūpējas par savu drošību. Tu pieminēji mums, mēs pēc brīža tev pajautāsim, un tu izstāstīsi, kas ir tie mums, pa kurus tu tā nosauc, bet es nedaudz patīšu atpakaļ. Tātad es sākumā nolasīju par pasākumu, tas vairs nav pirmais pasākums, kas tas būs drīz, un cilvēkiem, kur klausās šo te ierakstu, iespēja varbūt ir pieteikties uz to pasākumu, atradīsiet internetā, bet tu jau kaut ko esi iepriekš tādu darījis, varbūt īsumā raksturojumu par to,
Ko tavuprāt cilvēki domā un zina, un kas ir tas, ko viņi nesaprot, vai kāds ir galvenās problēmas izpratnē par visu to patvērtnes un slēpšanās un izdzīvošanas tēmu šajā nozīmē? Vai tu esi mēģinājis kaut kā nopaļot to un pateikt vārdos, kur mēs esam sabiedrības un izpratnes līmenī par šo visu? Es teiktu tāds, ka atskatoties, mums ir, man liekas, ja es nekļūdos, 2 semināri bijuši, viens bija Ķekavā un viens bija Ādažos, kas jau ir aizvadīti. Un tā pēcgarša pēc tā visa ir cilvēki, kas, teiksim, no padomju laikiem arī atcerās padomju sistēmu, ka bija tās patvērnes, viņi noklausās un jauni risinājumi, bet viņš konceptuāli saprot. Bet saprot to, ka, skaidrs ir tas, ka mums nav tādu patvērtņu. Mums ir kādas, teiksim, tādas nosacīti pirmās kategorijas, jeb drošākās patvērtnes Latvijā pāris, kuras tāpat lielākā daļa neuzzinās, kur viņas ir, un viņas speciāli tiek arī slēptas un aprīkotas, bet viss pārējais patreiz ir tāds, tikai es piekritīšu politiķu reklāmu uzlikt zīmīti, pateikt, ka mēs jau dabujām jums Eiropas fondus, un tad tagad ļoti, ļoti ātri attīstaties. Cilvēki grib zināt, kā tas notiek, viņi tic kaut ko viņi sagaida, vai kā es pats personīgi varu sev ierīkot patvērtni, vai cilvēki domā tajās kategorijās, tavuprāt? Es varbūt neteiktu, kā es pats personīgi, bet vairāk, ja mēs runājam par tādām daudz dzīvokļu mājām, tur gan parādās interese, kas būtu mums jādara, kas ir tie pirmie soļi, kas būtu jādara. Un šajos semināros mēs arī stāstam, ka pirmkārt, tad sākam ar to, ka saprotam, vai kaut kur jau apkārt nav. Skaidrs, ka rēķinam ar kaut kādu attālumu un iespējām pārvietoties, bet tas, ko mēs varam darīt, sākam ar savu pagrabu iztīrīšanu un apskatīšanos, kas tur vispār notiek, jo nereti tie pagrabi tur ir aizauguši, pārbūvēti un pārblīvēti un tā tālāk. No šāda aspekta skatoties, ir jautājumi arī, kas ir drošāk ielīst tajā mājas pagrabā, par kuru man nav pārliecība, vai iziet ārā. Tas ir atkarīgs no tā, kur ietrieksies, un nebūs nekad garantija, ka, ja tu tai pagrabā ielīdīsi vai arī patvērtnē ielīdīsi, ka tu izdzīvosi. Jo, ja mēs runājam, kā Reinis arī minēja, to, ko mēs, diemžēl, dzīvē redzam, pārsvarā patreiz uzbruk civilai infrastruktūrai, nevis patiesībā militārai infrastruktūrai. Un skatoties no tāda aspekta iedzīvotājiem, protams, ko man darīt? Kas būtu tie pirmie soļi? Mēs pastāstam, kādas ir praktiskās iespējas. Bet tad varbūt sākam ar tām daudz dzīvokļu mājām. Tad iespējams, ka tur dzīvo daudz cilvēku. Viņi domā vispirms par pagrabu. Vai ir kaut kāda versija pārvirzīt to domu uz to, par ko Reinis stāstīja? Nē, tev nevajag nekādu pagrabu, tev vajag savā dzīvoklī kaut ko rīkot. Vai tas ir iespējams Latvijas apstākļos pie mūsu dzīvokļiem, plānošanas? Vai ir tāda jēga par to runāt, tavuprāt? Konceptuāli es teiktu, risinājumu var piemeklēt. Es tagad varbūt nenosaukšu arī ciparos konkrēti, bet tas, ko Reinis minēja, ir šie saucamie risinājumi, kas ir iekštelpas tiek pārbūvētas, stiprinot nesošās sienas, un šādā veidā tu saproti, pirmkārt, arī VUGD rekomendācijas 2 sienu princips. Tātad jautājums, vai tev tajā tavā platībā dzīvojumā ir vispār 2 sienu princips? Izskaidro vēlreiz 2 sienu principi, ja kāds nav vēl dzirdējis līdz galam un sapratis. 2 sienu princips ir principā ārsiena plus vēl viena siena, un tu tur esi iekšā. Un no tāda praktiskā viedokļa, es teiktu, tas pārsvarā varētu būt kādas labierīcības, dušas telpas, un citviet ir kaut kādi iebūvētie skapji vai pieliekamie. Viss pārējais parasti tiek būvēts arī moderni. Arī viss ir pa perimetru salikts, līdz ar ko, ja tev ir visas sienas kā ārējās vai arī ar logiem, tas ir risks, ka tajā sprādziena rezultātā tas var ietekmēt tevi. Ja mēs runājam par daudz dzīvokļu mājām, vēl kas, kā rekomendācija tiek teikts, ja tavā dzīvoklī nav šo 2 sienu principu, ejam kāpņu telpā. Ja kāpņu telpā nav logi, jo ir tādas zonas, kur ir tātad dzīvoklis, gaitenis, dzīvokļu rinda, tad pa vidu mums būs 2 sienu princips. Ja man jautā, vai šahets ietrieksies, piemēram, es būšu 3. stāvā un ietrieksies 5. stāvā, vai es izdzīvošu, es tev nevaru dot garantiju. Nevienā brīdī nevaru dot garantiju, jo tu nezini, kā var notikt tas sabrukšanas, bet risks izdzīvot tev palielinās šādā veidā starp tām starpsienām. Iespēja izdzīvot, nevis risks. Jā, es atvainojos, iespēja izdzīvot. No tāda aspekta skatoties, ja tev ir šīs 2 sienu princips, tad tu vari sākt interesēties par risinājumiem, kas ir, ja es gribētu šo telpu padarīt par drošo telpu, teiksim, stiprinot sienas, un ir šie risinājumi, arī kompozīti risinājumi, tātad, pa lielam tas izskatās tā, ka tad, kad tu taisi remontu, tiek noņemts reģipsis, tiek stiprinātas sienas, viņš pat pēc tam tiek apšūts, viss smuki ikdienā. Bet kas tas ir apmēram? Tas ir reģipša biezumā, kaut kas ciets vai tā ir kaut kāda plēve, kas tas ir?
dažādi risinājumi. Viņš ir gan reģips, gan arī plēves ir tieši pret triecienu izturīgi, kas absorbē. Tā kā risinājumi ir dažādākie. Tā skaitā ir pat alumīnija, tā kā risinājumi tāda kā skārda bunžā, tu tiec salikts iekšā tādā telpā. Tā kā Izraela ir top līderis šo risinājumu ieviešanā, tur arī mēs arī ar mūsu partneriem vairāk konsultējamies, ja ir kāda interese. Bet, tas tev ir jāatcerās, ka tās būs tādas nopietnākas investīcijas, un tev jāsaprot, vai visa pārējā ēka ir pietiekami droša, lai tu tikai vienu to savu dzīvokļa istabu aprīkotu. Tas ir, mēs redzējām sprādzienu Bauskas ielā. Kas notika? Sprādziens bija, man liekas, 5. stāvā, augšējā stāvā. Tad 4. un 3. stāvs gandrīz ir nelietojami. Jā, bet apakšējie stāvi, var turpināt lietot. Bet tas, ko es gribēju teikt, kas man liekas ir svarīgi un par ko mēs nerunājam, kam mēs tās patvērtnes gatavojam. Jo, saprot, padomju laikā, visas tās padomju patvērtnes, viņas jau būtībā ir kodolkaram veidots. Mūs arī skolā, kad mācīja padomju dzina pagrabā nevis uz patvērtni, un stāstīja, kā mēģināt izdzīvot. Un tas ir pilnīgi kaut kas cits nekā tagad tie riski, un tad jautājums, kam mēs gatavojamies? Vai mēs gatavojamies raķešu uzbrukumam, Iskanderu? Tad mums vajag vienu veidu, risinājums gatavot. Ja mēs gatavojamies šahedu masveidu uzlidojumu vai dronu, pilnīgi citi, daudz varbūt vienkāršāki risinājumi. Ja? Bet mums nav laiks un tik daudz naudas. Kam vajag gatavoties, tavuprāt? Patreiz, kas būtu primārā? Ko var ir reāli sasniegt, tādā veidā? Reāli var sasniegt patiešām kaut kāds apdraudējums paslēpties no šķembu triecieniem un šādiem riskiem. Jo, ja mēs runājam patiešām par tiešiem trāpījumiem, tur Iskanderiem un šahediem, mēs tā normāli kara darbību neved arī. Un tas, ko dara, tur apzināti mēģina iznīcināt civiliedzīvotājus Ukrainā. Tāpēc tādas atbildes es atceros man vienā seminārā, man liekas, Ķekavā, prasīja, kura būtu drošākā ēka šādā, skatoties uz Ukrainas pieredzi, es varu pateikt, neviena nav droša ēka. Neviena, jo tu nevari zināt, ko tas ienaidnieks tev varēs izdarīt. Bet, ja mēs runājam par kaut kādu aizsardzību, tas ir patiešām pirmais, no kā mēs varam aizsargāties no kaut kādām šķembām, iebrukšanas riskiem, kas ir, piemēram, ja mēs esam daudz dzīvokļu mājā, tātad pagrabā pastāv lielāka iespēja, ja tev augšējos stāvos ietrieksies, un tie šahedi īsti 1. 2. stāvos netriecās. Viņi patiešām augstākos stāvos, tātad, ja tu būsi zemāk vai pagrabā, tev pastāv lielāka iespēja izdzīvot. Pie tam šahedi arī varbūt retiem izņēmumiem, bet viņi negrauj mājas. Vai, Mārtiņ, to esi redzējis, jau ir dabā kāds gadījums, kur iedzīvotāji paši daudz dzīvokļu mājā ir kaut ko izdarījuši, neprasot, negaidot no Rīgas vai kādas citas domas, kur ir, iztīrījuši un varbūt kaut kādā veidā piemērojuši tās telpas. Vai ir kaut ko tādu, es dzirdēju jau faktiski, kas notic? Nē, patreiz es neatceros tādu gadījumu. Ir bijuši 2 gadījumi, kur mēs ar komandu esam arī gājuši uz auditu, tātad inspicējuši pagrabu ar iespēju pielāgot. Esam devuši šo audita rezultātu, sagatavojuši. Avansā tā teikt, nevis pēc jau aprīkošanas, bet pirms. Jā, mēs sagatavojam, un lai cilvēki saprastu, kas viņiem būtu jāizdara, lai to pagrabu varētu pielāgot uz tādu gatavu, ja mēs runājam par daudz dzīvokļu mājām, neesmu bijis, bet, ja mēs runājam par kādu, piemēram, kritisko infrastruktūru un šādām, tur mēs esam bijuši un redzējuši gatavus. Mēs šodien par lieliem uzņēmumiem un viņu problēmām nerunāsim. Ja, tās ir citas tēmas un citi risinājumi, citi līdzekļi pieejami, citi uzdevumi tam visam. Ja? Mēs tad paliekam pie šī, bet piemērot daudz dzīvokļu mājās, kaut vai tos pašus pagrabus. Vai tu redzi, ka tas ir iespējams? Jūs arī esat biedrība, jums ir tur daži cilvēki, kaut kas tur Ķekavā bija atnācis, Ādažos kaut kas pajautāja, vai tas nav tā kā kaut kāds piliens jūrā, un vai tam vispār ir kaut kādas izredzes, ja nav reāls valsts nopietnas politikas un atbalsta, lai to atrisinātu daudz un visur? Zinu, kā es teiktu par to valsts politikas un nopietnu atbalstu arī. Es biju vienā raidījumā, man liekas, Delfi sarunā arī ar iekšlietu ministrijas pārstāju, kurš stāstīja, ka tūlīt palaidīsim, cik tur 56 miljonus, un tad tūlīt ātrvilcienā visi aprīkos. Es tev šodien varu pateikt, ka neviena patvērtne no tiem 56 miljoniem nav sākta aprīkot, un mēs runājam, man liekas, kādus 6-7 mēnešus atpakaļ, jo mums ir visi iepirkumi un visādas kārtības, un tad tas un tas viss ir tik smagnēji, un šādā veidā tas kaut kādā procesā pat traucē, bet
Es to vēršu, kāpēc tas ir. Tāpēc, ka Krievu tanki nestāv Pleskavā. Tas ir, kad stāvēt, tad mēs uzreiz visi būtu gatavi. Jā, mēs saprotam, ka nav mums tieši kara teiksim, stāvoklis, tāda kara stāvoklis, bet es ļoti ceru, tas pozitīvais tajos semināros, ka tur ir arī šo pašvaldību vadītāji, atbildīgās personas arī par civilo aizsardzību, un jautājumi no sabiedrības, kas tur ir, liek viņiem saosīties, tai skaitā uzdodot jautājumu, kur ir tādas patvērtnes, kāpēc ir tā, kur mums būtu pulcēšanās vieta, un mēs tajā seminārā arī cenšamies to visu tā kā aktīvāk uzjundīt to sarunu, jo lai tas likumdevējs un tā atbildīgā persona sadzird tās pašvaldības iedzīvotāji, tās varbūt bažas un tos pirmos jautājumus, un tad tālāk diskutēt arī. Tad droši vien ir tā, ka ir 2 līmeņi šī saruna. Pirmā, ka tu semināro runā ar pašvaldībām vai kaut kādiem puspriekšniekiem, kuri sāk domāt par savu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un tādā veidā risina. Cerēt uz to, ka daudzdzīvokļu mājās, kuras nevar tur nosiltināties, savākties, ka viņi tur savāksies un uztaisīs patvērtni, droši vien tas būs baigi ilgi. Ja? Tātad tas ir viens līmenis. Un nākamais līmenis ir, ka tu tomēr runā ar atsevišķiem cilvēkiem. Un tur jau, acīm redzot, ir runa par tiem, kuriem ir privāta mājas, kurš viens pats var atrisināt. Ja? Jā, un par daudzdzīvokļu mājām es vēlos piebilst. Diemžēl arī patreiz tā likumdošana nav tā, ka, ja mēs savāksimies daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji un aiziesim pie domes vadītājiem, pateiksim, mēs gribam iedot mums naudu, viņš to nevar tā piešķirt. Ir kaut kādas, tai pašā Ķekavā atceros pētījām, ir kaut kādas atbalsta programmas, tur pagrabu pielāgošanai, bet tā tomēr ir. Tāpat kā, ja mēs runājam par tādu, jebkurā daudzdzīvokļu mājā nomainīt jumtu, ir kolektīvais lēmums, arī aprīkot patvērtni ir kolektīvais lēmums, un patiesībā ar to arī viss ir jāsāk. Mēs arī seminārā stāstam, ja jūs vispār esat gatavi to darīt, uztaisiet aptauju, kad cilvēki saprot un piekrīt, ka mēs to darīsim, kāpēc tas ir svarīgi arī atgriežoties pie tiem Šveices piemēriem. Un patiesībā mums visiem liekas, un es esmu dzirdējis arī komentārus, ja man būs pagrabā patvērtne, tad tas būs tiešais trāpījums man tieši. Tas ir ekstra apdraudējums. Tā ir domāšanas maiņa. Kur ir tā loģika? Kāpēc, lai patvērtne būtu tieši uzbrukuma mērķis? Tas varbūt ir tas, par ko mēs iepriekš runājam, iepriekšējā speciāla izlaidumā par to Moskavijas propagandu. Ja? Varbūt, ka tur ir saklausījušies TikTokā šitādas tēles. Un tas ir no gados pieredzējušākiem cilvēkiem, kas tā arī saka, ka tas jau būs tieši papildus apdraudējums. Jā. Bet, Reini, tikko Mārtiņš pieminēja naudas. Kā tur ir Eiropā ar naudām par šito? Ir kaut kādas programmas, kuras var dabūt? Eiropā īstenībā diezgan tādā ziņā labā virzienā, paldies Dievam, tieši tagad tiek pārskatīts tas Eiropas civilās aizsardzības mehānisms, kur es tieši drošības komitejā atbildu par to ziņojumu. Tur ir, es biju godīgi pārsteigts pat, cik, tādā ziņā pozitīvi pārsteigts, cik reāli, jo būtībā viss tā viņa pārveidošana ir tieši tam, tā kā pielāgošana karam. Mēs par šīm tieši lietām... Tieši par šīm lietām, gan par apziņošanām, gan par patvērtnēm, par visu to. Un, protams, tur vēl zināms laiks paies, kamēr viņi pieņems visu, bet izstāsta, ka pieņems, jo tur diezgan... Bet tad viņi varētu būt tā, kā tā Eiropa likt? Beigās. Ne, viņi tev nevienu likt, tev neviens neko neliks, jo arī, kas ir arī viena fundamentāla lieta, ka civila aizsardzība ir katras valsts kompetence savs. Tas, ko Eiropa var darīt, palīdzēt ar naudu, teiksim, bet ir arī daudz lietas, kas vajag centralizēti kaut kā darīt, piemēram, to pašu apziņošanu. Ja? Tev ir svarīgi, lai tev lietuvieši paziņo par dronu, kas ir virs viņiem un lido Latvijas virzienā. Ja? Un tāda sadarbība un koordinēšana, bet tur ir arī patvērtnēm nauda būs, es ceru paredzēt, protams, būs lieli kari. Cik, bet viena no lietām cits starpā, ko mēs tur mēģināsim iedabūt, bet kas šobrīd nav, jo, protams, visi runā par kritisko infrastruktūru, kur ir jāsargā, un tas, ko mēs mēģināsim tur iedabūt, ir skolas. Lai skola ir kritiskās infrastruktūras objektu sarakstā, kas nodrošina papildus. Un man šķiet, ka ar to faktiski pašvaldībai būtu jāsāk, jo tomēr, lai vai kā, tu dzīvo savā daudzdzīvokļu mājā,
Un tā ir tava paša līdzatbildība, teiksim, vai tu tur spēj kaimiņiem sarunāt, ka jūs to pagrabu taisat vai nē. Galā, godīgi sakot, tu pat vari neprasīt atļauju. Savācieties 5 cilvēki, iztīriet vismaz stūri tajā pagrabā, un jums būs kaut kas pirmais solis. Ir svarīgi, lai valsts vai pašvaldība atbalsta, bet tas, ko gan es prasītu no pašvaldības, kas ir skolās, kas ir bērndārzos, tās pašvaldības iestādes ar lielāko dārgumu, kas mums ir iekšā, ja? Tur gan, man liekas, visās pēc kārtas būtu pirmajās jāsāk tas viss darīt. Ja? Es varu piebilst tieši, ko Reinis patiesībā, tas jau ir slavenās 1000 gandrīz pāri patvērtnes, kuras tika apzīmētas Latvijā, kuras Vukts inspicēja. 800 skolās droši. Jā, sociāli aprūpas centri un skolas. Tas ir tops tā kā, jā. Līdz ar ko tādas privātu daudzdzīvokļu māju, tur pat es īsti neatceros nevienu, bet tai pašā laikā tas, ko es teicu, uzlikt zīmi ir viens. Mēs bijām Zemgales vienā skaistā novadā un izstaigājām 7 patvērtnes, auditējām, sagatavojām risinājumus nepieciešamos uzlabošanai. Un tās patvērtnes, man radās jautājums, vai tas inspektors vispār bija iespēris kāju tur iekšā. Ir skolas, kurās pagrabi ir no vecajiem būgružiem, veicot remontdarbus, viss tur ir palicis tā, ka tur traktori jābrauc būt iekšā, lai varētu izrakt tur tos minimums 1,90 m augstumu un tā tālāk. Tur ir vājprāts vienkārši, tur tās investīcijas, un viņi pasaka, mēs jums iedosim 40, man liekas, tūkstošus uz vienu patvērtni, tur pat 40 000, tur pat viņi iztīrīt nevar. Tur neviens būvnieks neies un neiztīrīs, līdz ar ko, un it kā tai pašvaldība ir uzlikts, un viņi grib pat labu gribēdami sakārtot, bet tur tā situācija ir tik ļoti gaužām bēdīga, kad patiešām... Bez tam lauku skolu pagrabs iekārtot sevišķi pierobežā ir labi un vēlams arī tāpēc, ka, piemēram, tā pašā Ukrainā ir vairākas vietas, kur faktiski, kur okupē ciemu Krievi, un visu to ciemu sadzina vietējās skolas pagrabā. Vienkārši. Un mēnesi, tur Jagodinā mēnesi viņi tur dzīvoja. Tā kā, diemžēl, var noderēt arī šādi pagrabs. Šitas jau gandrīz no baidīšanas, mēs ar to nodarbojamies regulāri, bet ko es no savas puses gribēju, tu stāstīji, Mārtiņ, un es pēkšņi iedomājos, mums vēl joprojām ir tāds pasākums kā lielā talka. Jā, mēs domājam, kā smuki tur mežu, tur iztīrīt vai tur jūrmalā savā kaut kādu miskast. Dārgie cilvēki, sākam domāt reāli. Paņemam tajā lielajā talkā, savācamies savas pašvaldības kaut kādā tur bērndārzā vai skolā un izmēžam to pagrabu. Pa 40 000 to nevar izdarīt. Bet ja jūs 30 cilvēki aiziesiet, varbūt tas nepietiks ar vienu dienu. Bet jūs kaut ko vismaz derīgi izdarīsiet. Jo tagad šitā te visa dzīvošana ar kaut kādu domu, ka to kāds cits atrisinās, tas nedarbosies. Pat ja Eiropa iedos to naudu, mēs runājam, godīgi pa gadiem. Vienalga, jā, diemžēl. Kamēr tas viss iedarbosies, Es atceros, te šahets var rīt, viņš vakar pirms nedēļas atlidoja viens. Viņš nokrita tuvu, viņš neaizlidoja. Nākamais aizlidos tālāk. Ļoti laba iniciatīva, un to mēs arī semināros stāstam. Patiešām sākat šajos pavasara tīrīšanās iztīrēt savu pagrabu, jo dažs labs es varu pateikt, kad nav bijis nekad savā daudzdzīvokļu mājas pagrabā, jo tā arī ir, kad viņš nav vajadzīgs, ko es tur gurķus glabāšu, man nav vajadzīgs tas, un tad, kad vajadzēs, nedod Dievs arī paslēpties, viņam būs tā iespēja, viņš zinās, kā to labirintu iziet, kur ir viena ieeja, kur ir otra izeja un kādā veidā. Un tas par skolām, tas, ko tu minēji, patiesībā tas ir ļoti būtisks aspekts, jo mēs arī semināros runājam, ko darīt šajās ārkārtas situācijās. Un citi atbild, man ģimene ir ādežos, tagad būs trauksme un es braukšu uz skolu vai uz bērndārzu pakaļ savam bērnam. To aizmirsti vienkārši, paskaties, kāda sastrēguma ir 5 vai 8, un tad pareizina reiz 2 vēl, un militāro tehniku, kas vēl kursēs, kur tu tiksi pie sava bērna. Tāpēc tev patiesībā, tev kā vecākam, man arī tagad tas ir aktuāli, meitai 2,5 gadi, iepriekš par to nedomāju, tagad ir tā, kad es eju uz to bērndārzu un patiešām pajautāju, kad ir kaut kādas mācības taisītas, ko bērniem darīt krīzes situācijā, kur viņi ies, kā jūs zvanīsiet, lai tas viss ir izrunāts, jo tajā brīdī būs tāda panika, un arī mums kā vecākiem būs panika, jo
bērns būs pats svarīgākais, ko tu gribēsi dabūt. Kurš brauks, kā brauks, kurš brauks? Audzinātāji liksies, ka viņi tagad zvanīs uz pašvaldības policiju un kaut ko prasīs. Viņas telefons būs ciet, jo viņi būs aizņemts ar vecāku zvaniem, viņi nevarēs nekur piezvanīt. Jā, Tāpēc jābūt tādam plānam vismaz, kad ja būs, mēs ar bērniem ejam uz turieni, ja nevarat sazvanīt, viens no vecākiem dodās uz turieni vai vecāks brālis vai māsa iet pakaļ, viņi paņems un mēs tiekamies mājās un tālāk rīkojamies atbilstoši jau izplānotam, ko mēs darīsim. Tā kā tam ir jābūt uz priekšu un jādomā, un tas, ko tu minēji, jā, par pagrabiem, izcila iniciatīva. Vienu pavasari nesavāksim tos benčikus, es atvainojos, kas pļavā izmesti, iztīram savu pagrabu un sagatavojamies šim. Uz brīdi pārtraukšu sarunu ar aicinājumu palīdzēt mūsu raidījumam sasniegt vairāk dzirdīgu ausu. Ja tev šķiet, ka tam, ko mēs runājam, ir nozīme, pārsūti raidījumu saviem radiem draugiem un kolēģiem. Jo vairāk zinošu un iebrucējiem pretoties gatavu patriotu, jo vairāk izglābtu dzīvību un beigtu orku. Spied raidījumam patīk un pārsūti tālāk. Iedrošini latvieti pretoties. Ejam tālāk. Par daudzdzīvokļu ēkām izrunājām. Tagad ir tas brīdis, kad tev ir jāpasaka, kas tie mēs bijām, par kuriem tu iepriekš pateici raidījuma sākumā, ka mēs kaut ko tur, ja? Un acīm redzot, esam nokļuvuši līdz privātmājām kaut kādiem risinājumiem, kuru kāds cilvēks var atļauties varbūt sev atrast un uzbūvēt vai, es nezinu, iekārtot patvērtni. Varbūt tāds stāsti. Jā, par mēs. Es tagad patīšu atpakaļ par mēs. Man ir daudz mēs un daudzas komandas, bet, ja mēs runājam par patvērtņu jautājumiem un šiem semināriem, tad mēs esam ir kolēģis no turības Ivo Krievs. Viņš ir šīs iniciatīvas autors un ir izveidojis šo fondu, caur kuru arī tas viss tiek organizēts, šīs apmācības, un patiesībā tām pašvaldībām nekāda nauda arī netiek prasīta. Tas viss ir, kā saka, no kaut kādiem sponsoriem un citreiz pat no savas kabatas ceļa izdevumus sedzot. Un tur ir vēl 2 kolēģi. Viens kolēģis runā tieši par evakuāciju, un ļoti interesants stāsts, jo arī tajās apmācībās nevis teorētiski tiek runāts par evakuāciju, bet viņš arī izbijis militārists Ukrainā, bijis arī šajā kara laikā. Stāsta tieši parādā jūsu novada karti, un viņš parāda, kur būs pudeles kakli, ko tev vajadzēs darīt, ar ko tu vari rēķināties, ko tu vari vienkārši aizmirst, uz kurien tu vari evakuēties vai nē. Un tad ir no NBS komanda, kas nāk ik pa laikam mainās kolēģi, viņi stāsta par pirmās palīdzības sniegšanu. Kādas ir šīs sildošās segas, kā tīt pareizi rokas, ar ko ir jārēķinās un tā tālāk. Tādi praktiski piemēri iedzīvotājiem atkārtojot, patiesībā mēs jau to pirmās palīdzības, teiksim, kursos daram, bet tas tā nav ikdiena, un varbūt tur mazliet vairāk puiši un dāmas pieskarās tajam militārajam aspektam, kad nevis viss tur saudzējoši vai kā, bet, kā saka, runā tā kā vajag. Glāb dzīvību. Jā. Bet par tavu uzņēmumu un patvērtnēm, par tiem risinājumiem, kuri šobrīd cilvēkiem varētu būt pieejami, ja viņš ir izlēmis savā privātmājā, es gribu uztaisīt patvērtni, kas man jāsāk? Man jāņem lāpt, jārok zemē, vai es varu, es nezinu, ko es varu darīt? Ja mēs runājam par privātu, tad tad sākam ar to, kāda ir vēlme, vai tā ir virzemes vai pazemes patvērtne, jo risinājumi ir dažādi. Un droši var sazināties arī ar mums, aizbrauksim uz vietas, sapratīsim nepieciešamās vajadzības un sagatavos piedāvājumu, un tādā veidā. Bet kas tajā piedāvājumā ir, tu palīdzi pareizā vietā izrakt, vai tev ir kaut kāda materiāla vai tehnoloģijas vai kaut kas tāds, ko piedāvā? Mēs paši nebūvējam, to dara būvnieks. Mēs piedāvājam risinājumus, patvērtnes kā tādas, jau saliktas vai izjauktā veidā. Kas tādas ir pastāstīt? Kas ir patvērtne izjauktā veidā? Tātad patvērtnes ir dažādi veidi. Ja mēs skatāmies modulārās patvērtnes, tādi kā klucīši saliekami, kuras kompozīta materiāla un viņu iebetonē apkārt, viņam tiek sabetonēts apkārt drošības, teiksim, tāds čaula. Tas ir viens risinājums un to ražo Čehijā. Tad ir risinājums Polijā. Viņš ir no atkal metāla risinājums, kā cauruļu tipa, tādas milzīgi angāri cauruļu tipa. Arī viņus var ierakt pazemē vai atstāt virzemes kontekstā, bet tad ir jāber ar zemi. Tad ir Ukrainas pārvietojumās šīs patvērtnes, kas uz ielas Ukrainā tiek liktas, ukritkas vai kā viņas saucās. Arī šos risinājumus mēs piedāvājam ražot tieši Ukrainā.
Somijas patvērtņu modeļi, kas ir ražoti tieši Somijā S1, S2 tipā, jo ja mums Latvijā ir 3 kategorijas patvērtnēm, 1, 2, 3, Somijam ir 2 kategorijas, 1 S1 un S2 kategorija. Viņus var īstenot gan pazemes, gan virzemes. Vienkārši, kas ir jāatcerās, no kā tu gribi aizsargāties, jo parasti jau visiem patiesībā ir tā, tagad populāri no dronu trieciena. Mēs zinām, Reinis zina, un tie dronu triecieni arī tu zini. Tas drons var būt aprīkots ar 1 granātu, vai tas drons nāk šahets ar kilogramiem sprākstvielu daudzumu, tāpēc tas arī ir jāizdiskutē, pret ko grib aizsargāties, jo tas ir būtiskākais. Un tad vienkārši tie risinājumi tiek piemeklēti. Tas viss tiek sameklēts caur somu partneri un no dažādām valstīm, kur tiek ražots. Tā skaitā ir pat Grieķijas ražojuma patvērtnes tādas konteineru tipa, kas pat izskatās viņas tādas, es teiktu, privātmājās bagātu cilvēku pagalmos var izvietot, pilnīgi apšuja ar dēlīšiem, ieliek ventilācijas sistēmas un tādas. Pirtiņas, ja? Jā, tā kā, salīdzinot var ar pirtiņām, jā. Un šādā veidā sākam sarunu ar to potenciālo interesantu, kad pret ko tu gribi un kāds varētu būt tas izpildījums. Tas mazliet grūtais patreiz Latvijā ir tas, ka tas normatīvs nav šim paredzēts. Jo normatīvs... Bet tas nozīmē, tad mums ir privāta mājā, tu šķūnīti bez apstiprināšanas nedrīkst īsti būvēt. Ja? Tad kas ir ar šo? Būve līdz 25 kvadrātmetriem, tiklīdz tu virs 25 kvadrātmetriem būvi grib uzlikt, ir viss būvprojekts un tā tālāk, kas atkal... Zem zemes? Jā, kas atkal ļoti sadārdzina visu un paildzina procesu. Un tāpēc mēs patiesībā pat aicinām skatīties līdz tiem 25, un tad mēs skatāmies, ko var izvietot, kāds ir tilpums, jo jāatcerās, tad mums ir principā 2 skaitļi, bet tas ir, ja mēs runājam par 3. kategoriju, bet atgriežoties pie privātā, tev vajag būt 0,75 kvadrātmetriem uz vienu cilvēku brīvās platības. Tad 20 kvadrātmetru būdiņā tu vari noslēpt 2-3 ģimenes, novarsagot tev un kaimiņiem pietiks. Jā. Un tad attiecīgi tur ir jāparedz papildus ventilācija, tad attiecīgi cik tu ilgi uzturēsies tur, ūdens kaut kāds labierīcības, durvis sprādzienu izturīgās, jo trieciens būs, lai triecienu vilnis var aizsargāt. Un šādā veidā arī tiek sakomplektēts. Un es varu pateikt, ka cenas svārstās, ja vienkārši tīri intereses pēc, cenas svārstās sākot no 30 000 par patvērtni līdz 80-90. Tas ir Bet par 2000 nav nekas. Nav iespējams. Nē, to es 2000 pat īsti sprādziendrošās durvis nevar nopirkt. Man liekas, vienas bija, bet ar viszemāko klasi, teiksim tā, kas aizturēs ugunsgrēku, bet ne sprādzienu viļņus kā tādus. Tā kā, Bet tad mēs esam nokļuvuši līdz jautājumam, pa kādu naudu, jo skaidrs, ir cilvēki, kuri var pa 30 000 atļauties. Ja? Drošība, dzīvība, tas viss ir svarīgi, bet vienkārši ir cilvēki, kuriem arī drošība, dzīvība ir baigi svarīgi, bet nav 30 000. Vai ir kaut kāds plāns, kā tam piesaistīt kaut kādus, jo mēs runājam par saviem cilvēkiem, par savu valsti, ja? Cilvēkiem jābūt svarīgiem. Mēs bieži vien rēķinam valsts tā, ka autokatastrofā gājis bojā cilvēks, kādus zaudējumus tas sagādāja valstī, ja? Cik tas ir zaudējumi. To citreiz mēdz aprēķināt. Šeit arī ir tas pats stāsts, ja? Vai tur ir kaut kādi mēģinājumi atrast tādu valsts politiku un finansējumu tam šim te privātā kaut vai risinājumu? Privātam risinājumam es nezinu, vai izdosies atrast, jo tas patiešām ir, jo ko valsts pasaka, kur pašvaldībā būs jums patvērtni, ja tu gribi tuvāk, tā ir tava izvēle. Līdz ar ko diez vai kas subsidēs privāti, vismaz patreizējā politika to neparedz. Ja mēs runājam par 3. kategorijas šīm pagrabiem drošajām, tur tās izmaksas nav tik lielas. Teiksim tā, ja pagrabs nav aizmests, tas piemērs, ko es teicu par iztīrīšanu un būgružiem un zemes iegrūmiem un tā tālāk. Ja pagrabs ir sauss, viņu mēs iztīram, un pēc tam mums ir vienīgais, kas jāizdara, jāizvelk svaigāka elektrība, jāuzliek ugunsdrošās durvis kaut vai, jo, jāatcerās, ne jau arī jābūt uzreiz sprādziendrošajām durvīm pagrabā kaut kur iekšā, jo, ja tas sprādziens nāks, viņš nāks no ārējās sienas, līdz viņš tiks tām durvīm, tur jābūt diezgan nopietnam sprādzienam. Tad ir jautājums par ventilāciju. Vai tev ir dabīgā ventilācija, arī to 3. kategorijas patvērtne paredz, tātad izsit caurumu, uzliec resti un ar to arī pietiek vismaz gaisa apmaiņai, jo te mēs nerunājam par kādiem ķīmiskiem apdraudējumiem un risinājumiem.
Viss, ja tev ir logi tur, tad izdomā kaut kādus slēdžus, tā skaitā tie var būt koka veidoti aizslietņi, ko tu uzliksi, lai sprādziena rezultātā stikla neienāk sejā, vai ir tās rekomendācijas, tā kaut vai saliekam maisus pagrabā un vajadzības gadījumā uzlikt priekšā, un tās izmaksas tur staigā pat līdz 10 000 un pat mazāk, ja ir sakārtots pagrabs. Vai kā tu domā, Reini, varbūt tu zini, kurš Izrēlā maksā tiem privāti cilvēkiem par tām istabām, un kas notiek Ukrainā, vai tur ir kaut kā? Ir būvnormatīva prasības, viņai ir jābūt. Paši maksā, bet viņai ir jābūt. Un mūsu būvnormatīvs sāksies tikai no 27. gada. Tātad es arī tagad projektējot māju, man nav jābūvē. Ja es sākšu projektēt māju, kura tiks īstenota sākot no 27. tikai tad, bet tas, man liekas, tas būvnieku lobijs un visu citu interesantu lobijs, kurš arī kā Reinis... Es nesaprotu, būvniekiem, manuprāt, būtu izdevīgi, lai viņiem būvē vairāk kaut ko nopietnu. Tas ir, varbūt, ja tu valsts pasūtījums būvē, ja tu privātajiem būvē, attīstītāji... Privāti attīstītāji nolubēja par to, ka cenas būs tik kāps augšā, ka viņi vairs nevarēs uzbūvēt šos daudz dzīvokļu ciematus, tāpēc mūsu normatīvs paredz, ja tev būs ēka virzemes 5 stāviem, tikai tad vajadzēs. Jāsaka tā, standartā mājas mums būvē līdz 5 stāviem, ir īpašas kategorijas augstceltnes, kur augstāk būvē, bet tas princips, ko mēs gribējām izdarīt, ka nākotnē iespējams atskatoties uz 20-10 gadiem, ka mums būtu tās daudz dzīvokļu mājas aprīkotas, viņš netiks īstenots, jo neviens, un es pieļauju, ka pat kādā projektā izdomās speciāli nebūvēt 6. stāvu, jo tad būs patverta vajadzīga, nevajag, uzbūvēsim mazāku. Bija arī, es zinu, ka tā ir problēma Rīgas centrā, kurš mums ir UNESCO. Jā. Un faktiski attīstītāji pat būtu gatavi, būvēt pagrabā, projektēt to patverni pagrabā ar nosacījumu, vai stāvvietu faktiski, bieži vien tā ir, ar nosacījumu, ja viņiem atļauj, 2 stāvus vairāk būvēt, ja, bet nevar, ja, jo UNESCO. Tur sava loģika ir, ja viņam, ir biznesa, tur 5 stāvi ierēķināt, viņam prasa būvē lūdzu patvertni, viņš ir labi uzbūvējuši, bet ļauj man 1 stāvu vairāk uzbūvēt un pārdot, ja. Es to naudu varu atpelnīt, bet to nedrīkst. Jā, acīm redzot... Bet par Ukrainu tu kaut ko zini? Ko viņi jau tur, ko viņi tur tagad var izmainīt? Es tieši gribēju teikt, mums jāsaprot, Ukraina ir savādākā, situācijā patreiz kā tādā. Viņiem ir kara stāvoklis un tur ir normatīvi, arī viņiem ir savi standarti, kā viņi būvē, bet, tur primāri ir, lai ir gatavs, nevis lai tur tagad diskutētu. Bet tur, ejot pa Ukrainas pilsētu, tu redzi neskaitāmas norādes vietas, kur tu vari iet slēpties. Pirmkārt, ir metro daudzās lielajās pilsētās, līdz ar to tas jau padara situāciju vieglāk. Jo tā mazajām patvertnēm jēga pilsētā ir tikai tad, ja viņas tiešām ir ik pa 10-15 minūtēm, kad tu no jebkuras vietas var aizskriet. Katrā lielveikalā, jebkurā sabiedriskā iestādē, tev ir lielas šiltas, kur ir pagrabi viesnīcās visur. Tur, respektīvi, tās pagrabi ir iztīrīti un vietas ir. Bet runājot tad atpakaļ, tu stāstīji par to, kādi ir tie patvertņu individuālo, sauksim tā, vai nelielo patvertņu risinājumi, bet tur arī nepieklājīgs jautājums, vai jūs esat kaut vienu tādu uzlikuši? Nav Latvijā neviens, ne. Patreiz Kad jūs sākāt, cik ilgi pagājis tas? 2,5, nepilni 3 gadi būs, jā. Un tomēr vēl neviens nav pagājis? Nē. Principā patreiz ir, varbūt kādam konkurentam vai, es pat nezinu, ir pāris, kas, cenšas kaut ko, bet mēs sevi reklamējam kā līderus neesošā tirgu. un tas, ko aktīvi darām patreiz, ir patiesībā konsultējam un auditējam, veicam inspekcijas esošies, jo arī mēs ar Vugdu esam tikušies un runājuši, un viņiem arī tā kapacitāte nav. Un līdz ar ko ir patiesībā vērtīgi, kad nāk no starptautiskiem standartiem, arī mēs neesam izdomājuši savu standartu kaut kur mājās sēžot, bet ņēmuši tieši no starptautiskiem standartiem piemērus, pielāgojuši arī normatīvam, un mēs sagatavojam principā iziet cauri normatīvam, iziet cauri starptautiskajam standartam un iedot tev skici gatavu, kā vajadzētu izskatīties, un, piemēram, kad tev ir jāveic šādas darbības pretī. Un, ja tev interesē tālāk izmaksas, mēs tev varam iedot provizoriskās tāmes, bet tas, ko es teicu, mēs neesam būvnieki, mēs nebūvējam, mēs sadarbojamies ar būvkompāniju, piemēram, auditējot arī tās patvertnes, kuras minēju par tiem novadiem tālākajiem.
tur gājām ar būvnieku. Būvnieks skatās viss, kas ir elektrības izvilkšanas, tur, teiksim, grīdu betonēšanas un šie jautājumi, un mēs skatāmies specifiskos jautājumus drošības, tātad drošības risinājumu, un tad kopā tiek salikts tas piedāvājums, jo mums arī bieži saka, jebkurš pasūtītājs grib aptuveni, es pasūtīju un aizmirstu, un mēs varam piedāvāt, bet jums jāsameklē, kurš būvnieks to izdarīs. Es tev tūlīt iedošu iespēju noauditēt manu ideju. Reini, es gribu pajautāt tev. Tu šeit dzīvo mājā, privātmājā, vai ne? Nē, tu dzīvo dzīvoklī. Un ko tu personīgi taisies vai gatavojies darīt? Es taisos, man ir šajā ziņā paveicies, man ir tāds padomju fundamentālā laika ēka, kas kādreiz bija skola, cits starpā tāda renovēta ar labu pagrabu, bet arī tā ir tāda, es nezinu, 50. 60. gados būvēta pamatīgām, tur pusotmetrīgām sienām māja. Tā kā man ir pagrabs, kurā es varētu paslēpties diezgan kvalitatīvi. Labi, un tu ar kaimiņiem esi gājis tur tīrīt? Nē, tur ir tīrs. Tur ir tīrs un kārtīgs. Durvis ir aizslēgts, atslēgts? Durvis ir aizslēgts, gan jā. Pareizi ieminējis. Principā jautājums ir durvis aizslēgts, kas atvērs, ja ir visiem atslēgas ok, un vēl kas ir jāatcerās, par tām, lai arī cik triviāli, kaut kādas mēbeles, kaut kāds krēsls vai kas, kur apsēsties, jo tajā brīdī, ja tev būs jāķer, tad ne par to domāt. Vismaz apskatīties, vai ir tur kaut kāds sols, kur piemest, kā saka, dibenu, iespējams kāda gulta, un tagad sadarbojamies arī ar Latvijas Finieru, tagad noreklamēja, viņi, piemēram, piedāvā Finiera saplākšņu gultas, kuras tev ir 20 cm platumā kaste, un vajadzības gadījumā mēs viņu izlikām pagājušo nedēļu, man liekas, bija kaut kāda minūte 40, un tev ir gulta gatava, kuru var izmantot. Tā kā tie risinājumi ir dažādi, paskatīties vienkārši, kā saka, kur piemest to dibenu, vai tur kaut kāds ūdens būs, vai arī tā rekomendācija ir, zinat, slavenās 72 stundu somas, tad, ja ir kaut kas, met mugurā somu un ej uz patvērtni, tev tur būs krēsls, somā būs tev ūdens, kaut kāda sausā pārtika, varēs pāris stundas iespējams padzīvot. Iespējams, ka šis ir viens no aspektiem, pa kuriem to somu apoloģēti ir aizmirsuši izstāstīt. Mums visu laiku stāst par to, ka tu ar to somu ņems un gāzīs kaut kādā mežā vai kaut kādā citu valsti. Ja? Tā ideja ir tāda, ka to somu vajag pārskatīt un drīzāk tu ar to somu aizskries līdz pagrabam. Varbūt tev uztais viņu mazāk, ja? Yeah. Un tas būs labāk. Bet, ja? Vēl viena lieta, par ko maz runāju, ka vajag ūdeni, bet tas, par ko noteikti vajag padomāt, ir labierīcība risinājumi. Tā ir pirmā, faktiski visbīstamākā lieta, sevišķi tev ir ilgāku laiku. Jābūt tam arī ir risinājumi, tā pašā Izrēlā viņi rādīja. Tā būtība atrisinājums ir pots, kurā iekšā ir miskasts maiss. Teiksim, kur tu uzliec, izdara darīšanu, sešņorē maisu, ne viņš smirda, ne viņš izplatās. Tā kā miskasts maiss turiet pagrabā arī. Droši, jā. Praktisks piemērs, un tagad man idejas izstāstīšu, kāds man ir plāns, un ko, Mārtiņ, tu par to domā. Man ir privātmāja. Man bija pašam savu kanalizāciju nosēdāks, 3 nosēdāks. Pirmā lielā, otrā, kur tur stāvēja man bioloģiskā attīrīšana, trešā ir, kur aiztek gandrīz jau tīrs, ja tur viss pārplūst tam līdzīgi. Viņas ir dažādi lielumi, bet tā lielākā ir, 4 metrus dziļš zemē ierakts ar betona grodiem. Virsū ir lielais tas bleķa vāks, tas nav čugunu vāks droši vien, ja, tam līdzīgi. Un vidēji arī apmēram tādi. Un es esmu iecerējis, ka es vai tajā lielākajā vai tajā vidējā salīdzinoši tīrāk, ja to var izmazgāt, ja, ka es uztaisīšu tur sev patvērtni tādu, kur es no mājas var izskriet, pattais vāku vaļā, vai varbūt to vāku bišķi savādāk, čičiks iekšā, vāks ciet un dzīvoja. Ideja der? Der, padomā par ventilāciju, lai ir kaut kāda cirkulācija, un principā der. Met somu virsū uz mugursomu iekšā un dodies un sagaidi tur pārdzīvo apdraudējumu un lien ārā un pēc tam domā tālāk, ko darīt. Jo man šķiet, ka šādi te risinājumi, ka, es nezinu, droši vien, ka funkcionējošas bioloģiskās attīrīšanas to tverķu ierīkošana droši vien ir tas pats 30,000, bet ja tu vienkārši līdzīgus caurumus izroc un nodrošini, ka tur zeme neiebirst, tad tas, pret šķēmām tas pilnīgi noteikti palīdz, vai ne? Jā. Daudz labāk nekā jebkura drošā telpa, jebkurā ēkā iekšā visticamāk. Es tā varbūt neapgalvotu, bet risinājums tāds ir, ko tu minēji, to var izmantot. Tā kā, man laukos Gulbenes pusē ir māja, kas ir padomju laikos būvēta, privāta māja,
Man ir, kas saka, paveicies, man ir pat 2 pagrabi, un jā, kas ir kā cokulu stāvi, logi ir aiztaisīti ciet, vasarā tiek vēdināts un tā, bet arī, kur būs iespēja maniem radiniekiem, jā, viņi uz to pagrabu primāri līdīs iekšā. Un šīs varbūt ir atkal, mēs patiesībā par šīm te lietām visām runājot blakus parādību tam, ka mēs baidām cilvēkus par to, ka kaut kāds bumbas lidos un jums ir jātais patvērtnes. Labā lieta ir tāda, ka darot šīs lietas, tikko kā tu pie tā ķeries, tā tu kļūsti par sabiedrības locekli, jo ir tas Zviedrijas modelis, pa kur tu sākumā pateici, tur cilvēkiem maksāja par to, ka katra 4. mājas privāta māja ierīkoja sev tādu pagrabu, kurš ir kara gadījumā izmantojams. Viņiem maksāja naudu, tiem cilvēkiem, kuriem tās mājas piedara, doma tāda, ka tajā brīdī, kad kaut kas sākās, tev ir jālaiž visi kaimiņi iekšā tur. Tad tu netaisīji katrs sev atsevišķu, bet uz kaut kādu skaitu mājām bija viena tā patvērtne. Nesen viņiem samaksāja naudu un uztaisīja revīziju, kuram tur aizaudzis, kurš tur piekrāvas pilnu un kaut ko tam līdzīgi, bet viņi īstenībā atjauno šo sistēmu. Tāpēc viņiem ir tas labais nodrošinājums. Ja? Nevis milzīgas lielas kaut kādas atombumbu patvērtnes. Ja? Un šis ir tas, ko es gribēju varbūt klausītājiem pateikt. Tad, kad jūs domājat par patvērtnēm, padomājiet vēl par citiem cilvēkiem. Vienkārši parunājiet apkārt. Jūs varbūt viens nevarat atļauties, bet varbūt jūs pa 3 vai 4 varat arī kaut ko nopietnāk atļauties, uzbūvēt. Saprotu, ka tu latvietam neiespējamo piedāvā šobrīd. Tajā es uzskatu, ka diemžēl mums šī domāšana mainīsies tā kā pirmie ies bojā. Tad mēs sāksim domāt. Ja tev vajag, lai kāds ir pa galamu tikai tad tu sāc kustēties, tad kur esi. Ja? Mēs šajā raidījumā nodarbojamies ar to, ka mēs mēģinām jūs nobiedēt un likt iztēloties, kā tas ir, kad cilvēki iet bojā. Jā. Un tas baigi citreiz, tas var palīdzēt, ja? Piedošana, bet tā tas ir. Ja? Tas, ko es saku arī skatoties, minējam Šveici, Zviedriju, Somiju un nebaidamies no tām lietām ir jābūt mums ikdienā izmantojamām, zināmām, tāpat kā mēs zinām, kur ir evakuācijas plāns, iespējams, zinām, kur ir ugunsdzēsmais aparāts, reizi gadā viņi izpūšam darbā vai kaut kur, un patvērtne arī tas nenozīmē uzreiz, kad mums tūlīt uzbruks, tas nozīmē, ka mēs būsim gatavāki nekā gadu atpakaļ un viss, un tālāk arī aizdomāsties par to, ka ja kaut kas notiks, būs vieta, kur vismaz 1 stundu pārlaist, pēc tam jau savus plānus pēc savas ģimenes vienošanās un ko tālāk darīsim. Jā, nezinu, uz šīs optimistiskās nots mēs droši vien varētu šo sarunu pabeigt. Tad risinājumi ir. Šīs te sērijas aprakstā atradīsiet saites, vārdus, uzvārdus, kur meklēt, ja interesē nevis parunāt šo, bet kaut kā risināt, tur visu skatieties apakšā. Viss ir rakstīts. Paldies, Mārtiņ, ka tu biji. Satiksimies ar tevi pēc pāris nedēļām Mārupas pasākumā. Es aiziešu paklausīšos, kā tur ir. Man galvenokārt interesē nevis tas, ko tu teiksi, bet kā cilvēki reaģē. Tas, manuprāt, ir ārkārtīgi izšķiroši, vai sabiedrība uztver nopietni un ir gatava kaut kā reaģēt un domāt un par šīm lietām vismaz uzdot gudrus jautājumus. Un Reini, tev tad šito, ko novēlu uz to pagrabu noiet un apstīties vēlreiz. Kā tad tām atslēgām? Bija nesen. Bet tad tādām atslēgām, jā, tad tur kaut kā. Jā, atslēgām, jā. Jā. Labi, paldies par sarunu un līdz nākamajai reizei. Jā, paldies. Paldies.